Sabiedrības satraukumu izraisījis Rīgas vicemēra Aināra Šlesera nodoms būvēt Jūrmalā krasta kāpa aizsargjoslā savrupmāju vismaz 1000 kvadrātmetru platībā. Lai atspēkotu pārmetumus par plānoto priežu izciršanu, Ainārs Šlesers savā īpašumā rīkoja atvērto durvju dienu. Viņš uzskata, ka pārmetumi ir nepamatoti un tos organizē viņa politiskie oponenti. Es noteikti esmu pārliecināts, ka ja šeit nebūtu īpašnieks Šlesers, bet būtu kāds cits īpašnieks ar kādu citu eksotisku uzvārdu vai ne, kas būtu vispār ar Latviju cilvēks nesaistīts, tad viņš visu jau būtu saskaņojis un nebūtu nekādas problēmas. Šīs problēmas vairāk ir radītas saistībā ar to, ka šīs zemes īpašnieks ir Šlesers un viņa ģimene. Jaunās ēkas arhitekts Andis Sīlis uzskata, ka ir atrasts izdevīgākais variants, lai izcirstu iespējami mazāk koku. Pats galvenais ir, tās nav 76 priedes, tās ir 43 kļavas. Kļavas skaitās kāpu biotopam neatbilstoši nezāli. Viņas traucē augt priedēm, tās tiek nocirstas. Tiek nocirstas vēl mazās daudz kociņu un ir 7 priedes, kas man personīgi liekas ir žēl cirst, bet kas jau ir sasnieguši kaut kādu jēdzīgu izmēru. Bet tā koku teritorijā ir tik daudz, ka diemžēl nākās iet uz kaut kādiem kompromisiem. Mēs kā arhitekti, protams, esam nolikuši to ēku tā, lai cik vien var tās priedes audzēt. Vienošanās starp arhitektiem, visiem speciālistiem bija tāda, ka nevis uz šiem vecajiem pamatiem precīzi ir jābūvē šī ēka, bet viņa jāliek šeit, jo tādā veidā visas tās lielās skaistās priedes, kas ir apkārt, viņām būtu vairāk tās vietas augšanai. Kopā ar žurnālistiem Aināra Šlesera īpašumus aplūkoja arī Vides aizsardzības kluba pārstāvji, kuri atzina, ka izskanējušie argumenti viņus nav pārliecinājuši. Formāli likums ir zināmā mērā ievērots, taču pašlaik, kad sabiedrība tiešām ir ļoti neusticās nevienam politiķim, man liekas, ka politiķiem vajadzēja rādīt labo piemēru un šādus te jautājumus, kuros parāda, ka vieni ir vienlīdzīgāk par citiem, nekustināt. Šlesera kungs arī teica nepatiesību, ka simtiem tūkstoši tādu gadījumu caur ministru kabinetu ir gājuši ap 10. Es precīzi nepateikšu, bet ne vairāk par 10-15 gadījumiem, kad par zemes transformāciju. Un tas parāda to, ka, ja pensionārs Jānis Bērziņš tā gribētu, diez vai viņam tā kāds sasaukt ministru kabinetu sēdi, viņš noteikti vispār nebūtu informēts, ka tāda iespēja viņam ir. Par 76 koku nociršanu Aināram Šleseram tiks aprēķināta naudas summa, ko viņš ir gatavs samaksāt, bet rēķinu vēl nesot saņēmis. Tikšanos ar žurnālistiem Rīgas vicemērs sarīkoja darba laikā, bet solīja šodien pastrādāt ilgāk. Atis Rozentāls, Artis Baņģieris, Diena TV.